Sveicināti! Šodien mēs iedziļināsimies maskās un parunāsim par clipping mask jeb kontūras masku. Un izveidosim vairākus darbiņus. Viens darbiņš būs, kad mēs paņemam cilvēku un viņu ieliekam kaut kādā formā ar daļu, kas iziet no tās formas ārā. Otrs variants, kad mēs paspēlēsimies ar tekstu un uztaisīsim tekstu plus daļu no figūras, kas iziet ārā no teksta. Un trešais, kad mēs izveidosim savu kaut kādu logotipu vai kaut kādu zīmi, kas būs kā maska un parādīs daļu no kaut kāda attēla. Pirms es to daru, es parādīšu maskas būtību. Ja es ņemu tekstu un rakstu, piemēram, maska, un novietoju viņu uz kaut kāda attēla, izdalu gan tekstu, gan attēlu, tekstam ir jābūt augšā un labais taustiņš make clipping mask, mums parādās teksta forma, caur kuru mēs redzam šo te attēlu, kas ir apakšā, un viss pārējais attēls paliek neredzams. Būtībā tas arī ir viss. Un tā kā tas ir pārāk primitīvi, lai to mācītos, mēs pamēģināsim pastrādāt ar lūk šādiem te knifiņiem. Lai to darītu, es ņemu teksta instrumentu un vārdu maska es pārveidoju par vārdu fitness. Tālāk mēs piemeklējam šriftu. Šrifts man jau ir piemeklēts visplatākais, un es jums ieteiktu arī no saviem šriftiem izvēlēties to, kas būtu platāks, jo tad caur viņu mēs redzēsim vairāk. Lai būtu interesantāk, es paņemšu lūk šādu šriftu. Nākamais, ko mēs varam izdarīt, varam samazināt attālumu starp burtiem. To mēs varam darīt lūk šeit. Vienīgā problēma, kas var būt, programma nesamazina attālumu starp visiem burtiem vienādi. Tajās vietās, kur mums ir nelielas saskaršanās plaknes, tur mums attālumi ir mazāki, kur tās plaknes ir visā garumā, tur programma speciāli taisa viņu lielāku, lai būtu labāk lasāms. Ja mēs gribam pielāgot šo te attālumu paši, tad mēs varam ar labo taustiņu izveidot outlines, jeb to pašu mēs varam izdarīt lūk šeit, un atgrupēt visu tekstu, jo tagad katrs burts ir kā atsevišķs objekts, bet viņi ir sagrupēti kopā. Un lūk šo te burtiņu mēs varam piebīdīt, teiksim, tuvāk burtam N. Tāpat S burtu un lūk šo burtiņu. Nu un tālāk mēs jau varam, piemēram, sagrupēt visus šos te burtus kopā, lai būtu vieglāk ar viņiem strādāt un viņus pārvietot. Sadaļā Properties es nomainīšu caurspīdīgumu, lai mēs redzētu nedaudz cauri šim tekstam pašu bildīti, un varbūt nedaudz palielināšu. Un tagad novietojam tā, kā mēs viņu gribam redzēt. Es mēģinu izdarīt tā, lai meitenes seja parādās šajā burtā, un visus pārējos elementus mēs tūlīt arī norādīsim. Lai to izdarītu, mēs ņemam jebkuru izdalīšanas instrumentu, man ir ērta spalva, mēs sākam veidot šo te kontūru. Protams, vēlams, lai mums netraucētu kontūras aizpildījums, tāpēc es viņu noņemu uzreiz. Šīs darbības jūs jau ļoti labi zināt, tāpēc es to dzenu ātrāk. Un to pašu mēs darām ar visām pārējām vietām. Nu, lūk, tagad man ir 3 izdalījumi, kurus es pārēju un izdalu, un tāpat es izdalu visus burtiņus, kuri man ir apvienoti grupā. Varam to visu sagrupēt arī, bet principā mēs to visu apvienojam Pathfinderā, Unite. Un tagad tas paliek par vienu kopēju formu. Lai ar šo formu kaut ko izgrieztu no bildes, mēs ejam uz sadaļu Object, Compound Path un Make, jeb Ctrl 8. Un tagad izdalām bildīti, labais taustiņš, make clipping mask. Un lūk ir mūsu bildīte. Tālāk mēs varam paņemt, teiksim, rectangle tool un izveidot šeit gradientu. Piemēram, pārēju no melna uz baltu un, protams, ka novietot fonā. Nākamais, ko mēs izdarīsim, mēs izveidosim lūk šādas te 2 maskas. Viens un tas pats objektiņš ar dažādiem attēliem. Nu, principā mēs veidojam vienu objektu. C burtiņš, jeb clipping mask pirmais burts, mums ir lūk šeit, tas nav burts, tas ir objekts. Tāpēc mēs, skatoties uz šo bildīti, mēģināsim atkārtot visu, kas šeit ir. Pirmkārt, rakstu tekstu ar lielajiem burtiem. Protams, ka izvēlos šriftu un palielinām šo te tekstu tā, lai viņš būtu vieglāk
rediģējams. Tas, kas man tagad ir jāizdara, man ir šis apakšējais vārds jāpavelk platāks, augšējais jāpadara šaurāks. Mēs to, protams, kā varam darīt, izdalot, teiksim, šo vārdu un stiepjot viņu pa labi. Tāpat mēs to varam darīt, izdalot šo vārdu un samazinot viņu uz kreiso pusi, bet tik un tā mēs to nevarēsim izdarīt līdz galam, tāpēc, ka mums atkal būs dažādi attālumi starp burtiem. Tāpēc, daudz netērējot laika, mēs taisām Create Outlines, Ungroup, un tagad katru burtiņu mēs atsevišķi aizvelkam uz to vietu, kur mēs viņu gribam redzēt. Protams, ka es turu nospiestu Shift taustiņu, lai viņi man paliek uz horizontālās ases. Šos burtiņus attiecīgi nolieku labajā pusītē, plus mīnus vienādos attālumos. Un tagad pats interesantākais, taisām šo te formu. Forma ļoti vienkārša, kā jūs redzat. Mēs ņemam elipsi, turam nospiestu Shift taustiņu, uztaisām riņķa līniju, samazinām caurspīdīgumu, lai mēs redzētu, kas notiek iekšpusē, izveidojam šī te objekta kopiju, kuru mēs samazinām arī turot nospiestu Shift taustiņu līdz centrālā riņķa izmēram, izdalām abus šos te objektus un nocentrējam viņus pa horizontālo un vertikālajām asīm. Pēdējais, kas mums paliek, tas ir uz aci ar jebkuru izdalīšanas instrumentu izveidot lūk šos te leņķus. Lūk tā, un tad, kad tas ir gatavs, mēs vienkārši apvienojam šos te divus objektus. Ctrl+G, tad ar Pathfinderu Unite un beigās nospiežam Shift, izdalām arī lūk šo te oriģinālo apli un izgriežam no viena objekta otru objektu, un mums ir mūsu forma. Un nesam to lūk šurp. Vienīgais ar šiem te vārdiem piebīdīšu tuvāk otro vārdiņu pirmajam, lai arī attālums starp viņiem ir mazāks. Tas mums dos iespēju palielināt šos te vārdus. Un tagad apvienojam visu šito te, Unite vienā grupā, liekam bildīti. Es bildīti izvietošu tā, lai man saule būtu šitajā C burtā un augšējais vārds būtu uz debesīm un apakšējais vārds uz ledus. Un tagad, lai mēs šo varētu izmantot formu izgriešanai, mēs ejam uz Object, Compound Path un Make. Izdalām bildīti, labais taustiņš Make Clipping Mask. Lūk ir mūsu darbiņš. Un, lai izveidotu otru bildīti, mēs varam izmantot šo pašu formu. Mēs nokopējam, labais taustiņš Release Clipping Mask. Bildīti mēs varam nodzēst, un lūk šī te formiņa bez kontūras, bet viņa mums šeit ir redzama. Mēs viņu varam pacelt uz augšu un novietot tajā vietā, kur mēs viņu gribam redzēt. Nu, šai gadījumā es viņu nedaudz samazināšu, lai viņa pieņemtu šīs te nolīkušās pār ceļu priedes formu. Un atkal izdalām abus, labais taustiņš Make Clipping Mask. Varam viņas piedzīt pēc izmēra un novietot uz vienas vertikālās ases. Nu un pats pēdējais. Cilvēks, kas parādās no kaut kāda ģeometriska objekta. Šai gadījumā es ņemu savu fotogrāfiju, jūs varat izmantot savu, ņemu riņķa līniju, varu izmantot riņķa līniju, ja nospiedīšu Shift, vai varbūt labāk derēs elipse, un tagad es dodu kaut kādu kontūras biezumu, nu, piemēram, 1 mm, un veidoju šīs te kontūras kopiju. Es veidoju kopiju tāpēc, lai saglabātu šo te tumšo melno līniju, jo viņa pazudīs tad, kad mēs izmantosim šo te formu maskas izveidēji. Pēdējais, kas man paliek ar to pašu spalvu, izveidot lūk šo te kontūru. Kārtīgi tam pārējiem pāries, padzīšu ātrāk, jo jūs to jau visu ļoti labi zināt. Tagad izdalu abas formas, Ctrl+G, apvienoju vienā objektā, Unite, un izdalot bildīti, labais taustiņš, Make Clipping Mask. Un tad, kad mums tas ir gatavs, mēs izdalām šo te kontūru un nocentrējam. Un sanāk, ka mums ir kontūra, virs kuras parādās šī te cepure. Nu, birka man ir saglabājusies, viņu būtu labi novākt Photoshopā, to es neesmu izdarījis. Šos te divus objektus sagrupējam vienā. Nu, un nobeigumā dažas lietas, kas padarīs vienkāršāku darbu ar Clipping Mask. Par piemēru paņemsim lūk šo te
izveidoto attēlu un paskatīsimies, kas mums notiek slāņu panelī. Kad mēs esam izdalījuši šo te objektu, mums ir aktīvais slānis, kurā mēs varam ieiet iekšā. Jebkurai kontūras maskai automātiski tiek veidota arī grupa, un šajā grupā mums ir pati kontūra un bildīte. Un tagad paskatāmies, piemēram, ja mēs runājam par šo te grupu un izdalām šo bildīti, tad mēs redzam, ka viņa atrodas kaut kur citur. Pamēģinām pārnest šo te bildīti uz šo te grupu. Viņa te pazūd, bet viņa parādās mūsu maskas slānī. Bildīti mēs varam rotēt, mēs viņu varam palielināt, samazināt, un tādā veidā mēs varam ietekmēt masku, neatdalot kontūru no oriģinālās bildes. Un kad mēs noklikšķinām uz fona, mēs jau varam pārvietot šo te visu darbiņu kopā. Vēl viena lietiņa, ja mēs nospiedīsim uz šo te aplīti, mums parādīsies otrs aplītis, un tādā veidā mēs ieejam atkal šajā režīmā un varam pārvietot vai mainīt izmēru šajā te objektā. Tāpat mēs to varam darīt nevis šajos slāņos, bet izdalot masku mums parādās šie te divi režīmi. Tagad mēs ietekmējam pašu clipping masku, un šeit mēs ietekmējam maskas saturu. Tātad šajā gadījumā es viņu varu pārvietot. Slāņos es varu atslēgt man nevajadzīgo slāni un redzēt to, kas man ir apakšā. Un, lai izietu no šī režīma, mēs nospiežam šo te taustiņu, edit clipping mask, vai vienkārši noklikšķinām jebkur ārpus mūsu maskas. Es domāju, ka šajā video viss par clipping mask ir skaidrs, un es gribētu, lai jūs arī patrenējaties un tāpat kā es uztaisāt 3 dažādus darbiņus, kuros jūs izmantojat kontūras masku. Paldies par uzmanību un veiksmi darbā Illustratorā!